Dāmas un kungi, labvakar. Tikai Latvijā kaut kas tāds ir iespējams. Patiesībā visi jau to nojauta un visi saprata, ka tā ir, bet tomēr kaut kur mums vēl bija palikusi šī te apziņa, ka ja kas šajā valstī ir sačakarēts un salaists dēlī, tad vismaz NBS ir tādi daudz maz plus mīnus godīgie, lai gan pirms tam jau arī ar visām ēdināšanas afērām visi bija izgāzušies, bet izrādās, kā jau daudzi tad saprata par dronu, par šo te Krievijas Irānā ražoto šahed dronu, izrādās meloja NBS, sākot jau vispirms ar aizsardzības ministru no progresīvajiem Andris Prūdu, kurš sasauca preses konferenci un tur speciāli bija uzaicinājis, lai ticamāk NBS komandieri, ģenerāli leitinantu, iedomājieties šādu pakāpi, un gaisa spēku komandieri izrādās tādi mums arī ir gaisa spēki, mums kaut gan viena lidmašīna nav, viens kukuruzņiks, laikam ir tikai Viesturs Masulis, tāds arī tur bija uzaicināts, to viņi trietā mierīgi uzreiz uzcepa preses konferenci veselu un stāstīja visiem žurnālistiem, visiem mēdījiem, televīzijām, visi iespējamās, kas tur bija atnākušas, stāstīja, ka viņi no pirmās sekundes jau bija redzējuši, kā tas drons ielido Latvijā. Tāpēc, ka viņš kaut kādu stundu izrādās bija lidojis tur 100 km nolidojis, un tad nogāzies bija kaut kādā laukā. Un, kad viņi monitorējuši, vispirms ir secinājuši, ka tas ir Latvijai draudzīgais, nav nekādi riski, nekādas briesmas, un pēc tam, vērojuši viņu, un tad viņš tur nogāzies. Kā bija patiesībā, tagad ir nācis gaismā. Interesanti arī, kā tas ir nācis gaismā. Tagad saka, ka izrādās vienkārši lauksaimnieks, zemnieks, kam tur laikam pieder tas zemes gabals, tas bija pamanījis kaut kādā brīdī, ka viņa zemē kaut kas interesants tur tāds ir ieskrējis. Un, labu gribēdams izsaucis miličus, piezvanījis tiem. Tur varam iedomāties, Reizeknas novadā droši vien atbrauc kaut kādi uz pohām viena ekipāža, iespējams, un saprata, cik te kaut kas interesants. Šitas nav mūsu ierastais kontrabandas, kas jāpiesedz, iespējams, varbūt ikdienā, bet kaut kas niknāks, tad pazvanīsim kaut kur, es nezinu, uz NBS kaut kādu uzziņu tālruni, nodosim informāciju, atbraucat, apskatāties. Un tie atbrauc apskatīties, secina, ka militārais Irānā ražotais šahed drons ir nogāzies. Ko tagad darīsim? Protams, kā parasti sākumā droši vien visu noslepenoja, apjoza sētu riņķī, tad nolēma, lai nebūtu pierādījumi uzspridzināt, pēc tam nolēma sasaukt preses konferenci, kur, interesanti, kurš tad pieņēma lēmumu, ka vislabākais šādā situācijā, ko varētu darīt, ir visai valstī, sākot ar politisko augstāko top līmeni, NBS augstāko līmeni, davai, ka izplatīsim vienkārši melus, samelosim. NATO partneri, ko tad par šādiem te trikiem domātu, tie tur vismaz paspēja saskaņot ar NATO, ar viņu pārstāvniecību galveno Briselē. Droši vien, ka varbūt arī tur saskaņoja, tie arī teica, pofīgi, melojiet, savādā Krievi redzēs, ka mēs neko te nevaram pat dronus redzēt, kas jums te nāk pār robežu. Pofīgi sakat, ka redzējām. Tu arī mierīgi vēsā mierā pateica, ka redzēja, ka dronus šādus te monitorē, un ne tikai monitorē, bet pilnīgi var noteikt, ka Latvijai draudzīgie nav bīstamie. Nekas, ka pēc tam paši teica, ka pilns ar sprākstvielām esot bijis. Lūk, te interesants jautājums paceļās. Kāpēc te tagad tas te nācis gaismā? Ko tad nevarēja noslapenot un melot tālāk? Izrādās, ka nevarēja. Mana versija, ka te droši vien tiks varbūt upurēts Andris Prūds, lai novērstu uzmanību kā reiz no neizdarībām viņa partijas biedra Briškana kantorī un varētu bīdīt tālāk Rail Baltica, par ko sabiedrība ir sašūmējusies un negrib šādu te superdārgu 30 miljardu projektu, kuram mums nav nauda bīdīt. Tad tagad ar šo te dronu, tā teikt, 2-1 izspēlēsim triku. Vai ko par to Krievija padomās, Baltkrievija vai NATO, pilnīgi pofīgi. Mūsu aizsardzības ministrijā vārām te augstākajā līmenī sabiedrībai melot. Jūs varat iztēloties, ka tas notiktu kādā citā valstī. Te jau vairāk tā kā kaimiņu valstī mums te stāsta, ko grib. Izplata sabiedrībai melus, realitātē izrādās karalis pliks bez biksēm. Neko nav redzējis. Kaut kāds zemnieks Reizeknē savā zemē Gaigalavā
pamanīs un labi, ka piezvanīs policijai. Nu, es nezinu, ko varbūt vajadzētu citās reizēs darīt, varbūt, es nezinu, nezvanīt policijai, lai uzkrājās vairāk tur tie droni, nu, un pēc tam lielāks pārsteiguma moments, kaut kad 10, ka būs uzkrājušies, tad paziņot un taisīt ekskursiju, es nezinu, bīstami, nu, sēturiņķi pašiem taisīt cilvēkiem, nu, es nezinu, filmēt vai ko darīt, nu, ja šādi te cilvēks labu gribēdams, painformēja, nu, beigās pats pa televizoru skatās melus, izrādās, ka viņš vienīgais pirmais avots ir bijis, nu, varbūt šis cilvēks varētu atsaukties, kura zemē nokrita šis te drons, labprāt nointervētu, parunātos, kā tas īsti bija, nu, viņš tagad būtu pelnījis vismaz uzmanību. Viņš bija pirmais, kurš pamanīja, nu, tas sanāk, ka Latvijas un visas NATO austrumu robežas, visu bastions balstījās aizsardzības uz viņu, šo te vienu zemnieku, kurš pamanīja Krievijas dronu, iegāžamies Latvijā iekšā pēc stundas un pēc 100 kilometriem. Visi pārējie neko nepamanīja. Mierīgi, nu, šādā te veidā. Nu, un tad tagad arī vēl jautājums ir, kā tad viņi droši vien pirms tam taču bija, nu, kas mums valstī galvenais atbildīgais premjerministrs vai premjerministrs Siliņa, nu, prezidents un tur Nacionālās drošības padome, tie taču tur sasauc kaut kādus sēdi, sanāksmi uzreiz, nu, un tur prasīja aizsargiem, NBS-am un Sprūdam, nu, kas jums tur ir, kas jums te nogāzās Krievijas drons, redzējāt, kā šķērso robežu? Nu, un tad interesants moments, vai viņi tur visi tad vienojušies, ka melosim tālāk arī Siliņai un prezidentam un visiem un sabiedrībai un mēdījiem, nu, kas būtu diezgan riskants solis, zinot, kā Latvijā noplūst informācija, kāds varbūt tāpat nostučītu no tiem NBS-ņikiem, lai gan, nu, parakstīt jau tur var visādus tur valsts noslēpumus un uzreiz tur piespriest mūžu ieslodzījumu, ja kāds izmuldās, bet, nu, risks baigais, ka kāds izmuldētos. Ļoti iespējams, ka viņi godīgi pateica, ka neko neredzējām, neko nezinājām, nu, un tad tur iekšlietu ministrs droši vien teica, jā, mums bija zvans, mums zvanīja zemnieks, nu, tad, nu, tas savukārt ir no jaunās vienotības, nu, tad tāda partija, kaut kāda rīvēšanās varbūt sanāk, nu, un tad droši vien kolektīvi, tad vēl trakāk sanāk, ka tad NBS, nevis Nacionālās drošības padomes sēdē, vai pie premjera tur pie premjera slepenā kaut kādā tureiz slēgtām durvīm, tad visi nolēma klātesošie, jā, slikti, neredzējām, davai, ka melosim, gan sabiedrībai, nu, un te jautājums vēl ir par NATO un saviem lielajiem draugiem amerikāņiem, kā ta viņi tur. Tiem vismaz godīgi pateica, ka sorry, neko nepamanījām, jūs arī droši vien neko nepamanījāt, nu, ko darīt. Nu, labi, nesmuki būs, Krievija redzēs, ka mēs nespējam aizsargāties pret droniem, davai visi kopā melosim. Varbūt, ka tur nolēma. Nu, te jautājums, kuram tā bija ideja. Pati svarīgākā lieta šādos brīžos valstī apdraudējums, nu, kā pofīgi, pēc rokas grāmatas vislabākais, kas ir melot. Lai gan skaitās politikā, nu nedrīkst nekādos apstākļos, nekādā gadījumā izplatīt sabiedrībai melus. Ja to dara, nu, šādā te veidā, un pēc tam tiek pieķerti aiz rokas, kā te tagad sanāk, tad kas tad ir jādara? Nu, demokrātiskās rietumu kaut kādās valstīs vismaz agrāk demisionēja. Nu, lai gan visādos tur amerikāņu gadījumos, ka tur meklēja masu iznīcināšanas ieročus, pēc tam atklājās, ka nekas tāds nav bijis, ka visdrīzāk naftas dēļ tas viss bija vajadzīgs tur visādi karus uzsākt Irākā un citur. Nu, tad varbūt, ka tie arī teica, ka nekas, jums vēl jāmācās ir meloti normāli, tā ir tāda normāla parādība, nu, nekas trāks, neuztraucieties. Nu, tad mums te tagad sanāk, tagad sabiedrība ir uzzinājusi, nu, un ko tad iesākt ar šādiem te foršiem meļiem? Nu, iedomājieties, ja melo pat kaut ko šādu, pat par kaut ko šādu, kā Krievijas drons, kas šķērso robežu, pat par to, ja melo, ka neviens nepamanīja. Te iedomājieties, kādas, tad jautājums ir, tad ir vēl palikusi kāda lieta Latvijā, par ko mums nemelo, vai kāda iestāde, vai kāda amatpersona. Nu, tad te daudzi brīnās, vēl savā laikā brīnījās, ka ko nu nevar būt, ka tur kaut kādi ārsti melo, vai ka pa Covid afēru kaut ko tur melo, vai pa vakcīnām izrādās mierīgi štruns, kāda tur veselība cilvēku, kāds tur risks, ka te mierīgi, nu, tev kaut kāds raķetis, ja sāktu lidot pāri, ko tad viņi darītu? Arī taisīt apspriedzi un izlemt, pa kurām lietām melot, pa kurām lietām, nu, varbūt kaut kādu izdevīgo taisnību kaut kādā brīdī par atam pateikt, ja tā sakrīt ar viņu interesēm. Nu, lūk, dārgie skatītāji, šāda mums ir situācija. 2024. gada rudenī NATO, Eiropas Savienības
OECD un nezinu kādās vēl te superdemokrātiskajās organizācijās pēdiņās mēs te esam dalībnieki, tā skaitā Pasaules veselības organizācija. Domājieties, ka kā tad tur daudz te brīnās, kur Pavļos pazudus, kur Viņķeli pazudus, kā tad tiem bija vēsā mierā, mierīgi mauca. Ja tagad šāds te no Andris Sprūts, pirms tam vadījis ir ārpolitikas institūtu, nu tik prestiži, tur kaut kur stažējies, mācījies kaut kādās Varšavās, Polijās, Vašingtonās, kur tik vēl nē. Un te vislabākais, ko viņš nolēma izdarīt šādā te situācijā, svaigs, tā teikt, nesen savā amatā, tad vēl diezgan bija, pusgadu, ja, kaut kādu plus mīnus, vairāk bišķi 9 mēnešus, sākt ar darbiem, tā teikt, pirmais darbs, ko izdarīt, kā vēlētāju un vispār sabiedrības uzticību, nostiprināt, tā teikt, NBS-am un bruņotajiem spēkiem aizsardzības ministrijai ir ar meliem. Bet labi, štruns par politiķiem, to jau mēs esam pieraduši. Štruns arī par kaut kādiem ārstiem Covid afēras laikā parādījās, ka ja tik viņiem tur piemaksā pie aldziņas vai par katru akcīnu, kā tagad nāk gaismā, cik tur 9 eiro, ja piemaksā, tad viss kārtībā mierīgi var arī nošpricēt, tā teikt, vai novakcinēt, noārstēt līdz nāvei, kā dakteris Mednis izteicās šādu epitetu. Bet NBŠņiki, kas sāka melot jau, labi, NBŠņiki arī visus savējos karavīriņus novakcinēja, tā teikt, sačakarēja pie reizes veselību visiem iespējams, bet NBS vadība melo. Tātad Leonīts Kalniņš, ģenerālleitenants ar šādu pakāpi. Es nezinu, NBŠņiki drīkst melot šādu sabiedrībai. Nafik te viņus vajadzēja vilkt uz to preses konferenci. Varēja politiķis Sprūts mierīgi melot, likt mierā NBS. Un vēl otrs bija jāpieaicina, lai ticamāk, Viesturs Masulis. Izrādās mums ir arī gaisa spēki ar vienu kukuruzņiku laikam, ja, vai ka cik mums tur tagad ir kaut kas. Izrādās mums pat ir vesels gaisa spēku komandieris Viesturs Masulis. Tas bija pieaicināts, viņa nozara sanāk, viņš atbild par gaisa spēkiem, tātad par gaisa drošību Latvijā. Viņš arī mierīgi meloja, kaut kādu blociņu tur bija paņēmis līdz, lai ticamāk, it kā kaut kādos tur pierakstos skatījās tur pa sekundēm, bezmaz tur kā kas ir noticis. Interesanti, kurš te gudrinieks tur to trajektoriju ir uzzīmējis tam dronam, taču rādīja, kā viņš tur ir cilpu apmecis, tur līkumu izmecis, tā teikt, mierīgi Latvijā pirms beidzās baterijas un nogāzās. Un to visu uztaisīja ar šādu te pompu. Un atceramies, pēc tam vēl pēc kaut kādas nedēļas vai 10 dienām plus mīnus vēl turpināja melot, ka esot tagad putnus, tur pamanījuši putnus, un tad pacēla iznīcinātājus. Tur kaut kāds 1 miljons vai 2 esot tas izmaksājis, kā tad cilvēki pēc tam rakstīja zinātāji, cik tas ir izmaksājis, pacēluši, esot tur NATO saskaņojuši. Mums jau nav savi iznīcinātāji, pacēla NATO iznīcinātājs, kas brauca un uzreiz putnus pamanīja, un tur jāsecināja, ka putni viss kārtībā. Tātad tāds vēl bija vajadzīgs, lai sabiedrība šiem te meliem noticētu, ka tiešām visu pamana, nekas nepaslīd mūsu robežām garām, uzreiz tikko tur 1 metru šķērso, uzreiz iznīcinātāji klāt, visu redzam, un tagad izrādās tas viss bija fufelis. Nekas tāds izrādās nav, neviens neko nav redzējis, un būtu kaut kādā mežā iekritis vai purvā, kur kaut kāds, es nezinu, kaut kāda kontrabandisti tikai staigā pāri, kas cigaretes droši vien nes pāri ikdienā kastēm un blokiem, tie varbūt pamanītu, bet tie diez vai nostučītu, jo tādā veidā paši izgaismotos. Tad mums te tāds šahet drons purvā grimtu, nogrimtu tā kā tanks bija. Igauni vienreiz bija tanku no purva atrakušo Otrā pasaules vai Pirmā pasaules kara. Un te jau vēl te jautājums ir, cik tad vēl šādi droni mums te ir sakrituši Latvijas teritorijā, ko nav neviens kājām gājējs pamanījis. Ja jau šāda monitorēšana izrādās nav, tad sanāk, mums te viss kaut kādi varbūt jau ir, te būs jātaisa dronu meklētāju vienības, kas, tā kā relikvijas Otrā pasaules kara ir, kas meklē tur mežos roka ārā, tur visādas, atrod munīcijas kaut kādas. Tad pēc laiciņa būs mums šādi te visādi brīnumi sakrituši no debesīm, un būs jātaisa meklēšana. Varēs muzejā pat taisno uzreiz likt kolekcijas papildināt ar kādi tik te, ka Irānas šahets tagad mums ir, bet neizdevās kolekcijā to uzspridzināja, tāpēc, ka piezvanīja miličiem uzreiz tas zemnieks. Es nezinu, vai uzreiz, tev arī nav zināms, cikos viņi tur īsti pamanīja, kad viņš ir nogāzies vispār tur to visu, droši vien, sanāk no pirkstē iespējams izzīda, kur tad ir kādi pierādījumi. Lūk, šāds te pavērsiens Latvijā. Ko jūs domājat par to
ka mums NBS vadība mierīgi var sasaukt preses konferenci un stāstīt pilnīgākās pasakas tur. Un turklāt ne jau vienreiz tur pie Dombūra, pēc tam vēl studijā pusotru stundu sēdēja atkal visa trijotne, gan Sprūts ministrs, Andris Sprūts, gan Leonīts Kalniņš, NBS komandieris. Ja kādam no jums ir kaut kāds respekts vai cieņa agrāk likās pret NBS vadību, ka tur gan vismaz kārtīgi vīri strādā, kas pa vārdiem atbild, tad izrādās, ka nē. Un arī gaisa spēku komandieris, lai cik tas smieklīgi neizklausītos Viesturs Masulis, tagad uzzinājām, ka vispār tāds ir mums. Tas arī mierīgi vēsā mierā melo tik līdzi uzlīdz brillītes, skatās blociņā tur un tēlo, ka baigos svarīgos datus tur. Un kad Dombūrs viņam tur papildus visu kaut ko jautāja, tad visi teica, nē, tas ir baigi slepeni, nedrīkstam izpaust, lai Krievija nezina tur bezmaz pēc cik sekundēm mēs pamanījām, izrādās, ka neko nepamanīja. Un kā tad tagad Krievija uz to skatīsies? Ka izrādās var mierīgi stundu lidināties, te, kas grib, neviens neko nepamana, kaut kāds vietējais iedzīvotājs tikai. Bet jā, vēlreiz atkārtošu, šis vietējais iedzīvotājs, pārsūtat varbūt, kas pazīst tur Rēzeknes novadā, kas pazīst šo cilvēku, kura zemē nokrit šis te drons, lai atraksta man sazinās, labprāt aprunāšos, varbūt vēl kāda interesanta informācija, kāda tur patiesībā ir bijis. Pirmkārt jau vai Miliči Pohēni bija vai nē, to varētu uzzināt interesanti. Labi, tas tāds humors, ja? Bet gan jau, ka pirmā doma viņiem bija, tur nācās ar kaut kādiem vietējiem barīgām saskaņot, ka vai šitas nav kaut kāds kontrabandists, tur, parastais reisis, ja, ka tur lidina pāri iespējams cigaretes katru dienu un ko tik tur nē, ja? Tad nācās saskaņot, pārbaudīt, vai nav jūsējas gadījumā. Tie teica, nē, mūsējas jau viss kārtībā, jau pielādējām, aizlidoja apakaļ jau ar pretējā virzienā ar kravu. Un tad, nav jūsējas, kas tas tāds ir? Nezināmais kaut kāds izrādās. Tad jāzvana kaut kam augstāk, tur nezinu, kam pagasta veicim, tur mēram vispirms kaut kādam Rēzeknes droši vien, kam tur Bartaševičs bija vēl, tad nezinu, kam viņi tad tur zvanīja. Un beigās līdz Rīgai atnāca informācija, ka militārais drons Krievijas šahedi Irāņu izrādās ir nogāzies. Tādā mēs te dzīvojam super high-tech valstiņā izrādās. Tā kā jā, nekas vairs nespēja izbrīnīt. Man, ja godīgi, arī bija vēl palikusi kaut kāda cerība. Labi, lai gan ēdināšanas skandāls pat tur 300, pa 220, potenciāli 300 miljoniem sagrāva ar ilūzijas par NBS, ka tur mierīgi šādi te bija gatavi paēdināties pa 220 miljoniem. Tad jau, labi, tur viņi pirka tur tos vecos lūžiņus, kaut kādas haubītas antīkās, pa kosmiskām cenām no Britiem vai no katru toreiz arī pa kaut kādiem pārsimts miljoniem. Tad jau likās, ka Džeki jūs tur bišķi, nerunājot par tām lāpstiņām, ko tur bija kaut kādas no Ķīnas izrādās pa lēto nopirkušas, kur karavīri teica pie pirmā dūrienas zemē uzreiz kāds nolūst un pofīgi visi neko nezinām. Tad te pierādās, ka arī pat pa šādām lietām, ka potenciāli no naidīgās valsts mums te kaimiņu potenciāli, sanāk militārs uzbrukums, kur visa NATO, tad te mierīgi var samelot šitā te preses konferencē. Varēja taču preses relīzīt, tad uztaisīt, mierīgi, tomēr papīrs panes vairāk, tad teikt, nezinātu, kurš tur rakstīja, varētu novelkt kaut kādu zemāko līmeni, pateikt, kāds tur samelojās, mēs te sorry izplatījām, te sanāk paši ar savām sejām tiešraidēs mierīgi močī. Tātad vēlreiz mūsu meļi un varoņi, padalieties arī ar šo visu video, lai visi uzzina. Tātad Andris Sprūts, aizsardzības ministrs, Leonīts Kalniņš, NBS komandieris, ģenerāla leitenants, un gaisa spēku komandieris Viesturs Masulis. Visi trīs, kā skolā sēdēja, stāvēja, vispirms preses konferencē meloja, pēc tam pie Dombūra studijā sēdēja un pusotru stundu tikai un vienīgi raidījums bija par šo tematu. Mierīgi meloja, kā tagad te atklājās. Tā kā tie, kas domā, ka te mēs kaut kad varbūt kaut kādi sazvērnieki nokļūdamies ar kaut kādām sazvērstības teorijām, atvainojiet, piedodiet, atvainojiet. Te jau ir runa tomēr bišķiņ par citu līmeni, te mēs ne pa kādām teorijām nerunājam, te mēs runājam par visbūtiskāko tematu valstī. Kas vēl būtiskāks, ka tanki te brauks pār pa robežu vai lidos, nedod Dievs, te iznīcinātāji vai raķetis, kas ir vēl? Drons ir tāds, pirmais pasta balodis, ja, tā teikt, izlūk drons, un par to uzreiz
meli, nevis vismaz parādīt godīgi sabiedrībai, ka var uzticēties NBS-am, ka var uzticēties aizsardzības ministrijai, šādos te apstākļus tā tālāk. Nu, kas tad te sanāk? Mēs kādā te režīmā dzīvojam? Tādā pašā kā te kaimiņu valstī, no kuras tik ļoti te visi no šāda režīma satraucās, izrādās tādi paši esam. Mierīgi pa visu tiek melots, gan korupciju piesekt, kad vajag, gan arī par šādiem te valstiski svarīgiem notikumiem saviem iedzīvotājiem melot, acīs skatīties. Un kur tad te visas Spriņģes, Tantes, Rečeki un Rebaltikas arī kaut kā nesatraucās par šādiem te jautājumiem. Pofīgi, tas jau ierasts, ka te politiķi melo. Nu, šādā te melu karaļvalstī arī mēs te dzīvojam. Labi, skatītāji, mani sauc Rudolfs Breimans, paliek vēss un tumšs te, bet gribēju jums padalīties ar šādu te, tādu apskatiņu, kāda tad cita realitātīta drusciņa tam, ko mums te melu portālos rāda un stāsta. Tāpēc visi, kam nav slinkums, padalieties ar šo te video un piesakojieties šim te profilam. Lai jums jauks vakars!